Mēs esam ar paceltu galvu sagaidījuši 100 gadu jubileju uz tādas pozitīvas nots. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir kļuvusi par ļoti būtisku Latvijas veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļu. Es atceros to laiku, nemaldos 20. gada ziemā, kad es katru rītu braucu uz darbu un vienmēr pie sevis domāju, kādas problēmas būs atkal šodien jārisina. Protams, gribās strādāt, naudu pelnīt un tā, bet ja nav veselības, tad tam visam pārējām nav nekāds nozīmes. Mani sauc Juris Lācis, un man ir tas gods vadīt šo slimnīcu. Jau būs kādi 8 gadi. Tad, kad strādāju Rīgā un pa Ventspilu, daudz nedomāju, bet jebkurā gadījumā es pats nāku no Kurzemes un kādreiz pie sevis es tā domājis, ka, ja es nestrādāšu Rīgā, tad man ir dažas pilsētas, kas man patīk, kur es tā iedomājos, ka es varētu strādāt. Viena no tām ir Ventspils. Un tā apstākļi iegrozījās, kad man radās iespēja pārcelties uz Ventspilu un strādāt slimnīcā. Un es šo iespēju izmantoju un neesmu ne mirkli to nožēlojis, jo kas man imponē un ir svarīgi, kad es šeit varu savu zināšanas likt lietā un tiešām darīt lietas gan slimnīcai, gan cilvēkiem labas lietas un faktiski realizēt sevi šajā amatā slimnīcā. Pirmo reizi es slimnīcā nokļuvu, tas vēl bija pirms manas apstiprināšanas valdes locekļa amatā, jo pirmo gadu es kā valdes loceklis strādāju, un to var nosaukt savā ziņā par pārbaudas laiku, un tad mani pēc gada apstiprināja valdes priekšsēdētāja amatā, bet pirms manas apstiprināšanas es biju atbraucis uz slimnīcu un tikos ar tā laika finanšu vadītāju. Vēlējos mazliet iepazīties, informāciju par slimnīcu saņemt, jo stājoties amatā, es, protams, arī īpašniekam prezentēju savu, redzējumu, vīziju, cik man bija tajā brīdī šī informācija. Bet katrā ziņā, lai es neesmu pēc izglītības mediķis, man sasaist ar medicīnu jau bija pirms tam, jo es strādāju dažādos uzņēmumos, un pirms Ventspils es nostrādāju nepilns 5 gadus Rīgas Stradiņu universitātē administrācijas prorektora amatā. Kā mēs zinām, augstskola ir vieta, kur tiek topošie mediķi gatavoti. Pēc tam es biju iespēja gadu Stradiņu slimnīcā pastrādāt, tā kā man jau tāds diezgan labs priekšstats par veselības aprūpi bija un kā šī sistēma darbojās. Tas man ievērojami atviegloja uzsākt darbu Ventspilī. Runājot par mūsu slimnīcu, es domāju, ka ir arī ļoti svarīgi visa tā vide, kas ir ap tevi, jo tādā ziņā ne tikai pati slimnīca manā skatījumā ir labs darba devējs, bet arī pati pilsēta, jo ir plašas iespējas arī brīvo laiku pavadīt, un to mēs arī redzam. Mums izdodās diezgan sekmīgi jaunus kolēģus piesaistīt darbam Ventspils slimnīcā. Darbs ir svarīgs katram, bet ir jau arī svarīgi viss pārējais, jo dzīve tikai nesastāv no darba, un tādā ziņā Ventspilī plašas iespējas. Ir sakop pilsēta, arī droša vide, gan mums pieaugušiem, gan bērniem. Tādā ziņā es tā plašāk uz to skatos. Pēdējo 10 gadu laikā attīstība ir bijusi ļoti strauja, ko varam vizuāli redzēt. Ir rehabilitācijas centrs izbūvēts, ir jauna neatliekamās palīdzības nodaļa, laboratorija, tāpat tās uzlabojumi slimnīcā nodaļās ir iekārts jauns. Katru gadu tiek iegādāts, bet tā attīstība nesastāv tikai no infrastruktūras, tie arī ir cilvēki, jo, kad es atnācu strādāt uz mūsu slimnīcu, tad tobrīd nedaudz virs 400 darbiniekiem bija. Šobrīd mēs esam vairāk nekā 750. Paralēli tam ir trīskāršojies mūsu apgrozījums, un tas jau nav uz inflācijas rēķina. Apgrozījums ir palielinājies, tāpēc, ka mēs piedāvājam arvien jaunus pakalpojumus iedzīvotājiem, gan Ventspils, gan visas Ziemeļkurzemes. Līdz ar to pacientu skaits ļoti būtiski pieaudzis. Un arī, kas ir būtiski, atceros, tajā laikā Pasaules banka
gatavoja šo te masterplānu par slimnīcas tīkla attīstību. Kādreiz bija ļoti liels jautājums, vai Ventspils slimnīca, Ziemeļkurzemes slimnīca kvalificējās 4. līmenim. Rezultātā mēs arī tikām iekļauti tajā laikā. Tika izveidot šī 5 līmeņu slimnīca, kur 5. ir lielās universitāšu slimnīca, 4. līmenis ir reģionālās daudzprofilu slimnīca, Kurzemē tās ir Liepāja un Ziemeļkurzemes reģionālā. Bet es uzsveru tajā laikā, ka sākotnēji tajā kartē mēs bijām iezīmēti vienā līmenī ar tādām slimnīcām kā Kuldīga, kā Cēsis, kā Madona. Bet šobrīd šis jautājums vispār ir noņemts no dienas kārtības, jo Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir kļuvusi par ļoti būtisku Latvijas veselības aprūpes sistēmas sastāvdaļu. Un vēl vairāk, ja runājam par nākotni, mēs redzam, ka mūsu pozīcijas ir nostiprinājušās, un tas ir panākts ar mūsu darbu un ar to, ko mēs spējam piedāvāt. Manuprāt, tas ir ļoti liels sasniegums, ka mums rēķinās. Mēs esam kļuvuši ļoti nozīmīgi. Pie mums mācās, ja salīdzina ar pirms 10 gadiem, tad katru dienu varat satikt studentus, tie topošie mediķi. Pie mums prakses iziet, jo mēs spējam arī kvalitīvu apmācību nodrošināt. Līdz ar to mēs ne tikai ārstējam pacientus, bet arī jau spējam arī jaunos mediķus apmācīt. Es domāju, ir ar ko palepoties. Es arī gribētu uzsvērt, ka viena no tādām būtiskām lietām, kas mums arī palīdz attīstīties, ir, protams, tie mūsu sadarbības partneri un pirmām kārtām arī mūsu īpašnieki. Tas ir Ventspils pilsētas dome, tāpat Tallas novads, Rīgas Stradiņu universitāte. Tādā ziņā ir viegli strādāt, jo ir atbalsts no mūsu īpašniekiem, un ir redzējums, ir daudz lietas, ko mēs kopīgi darām, ir īpaši viss, kas attiecās uz dažādu likumdošanu, ko mums slimnīcai pašiem pa sevi būtu diezgan grūti izdarīt. Grūti izcelt tādu vienu, jo šo notikumu spilgtu brīžu ir bijuši daudz. Tie ir, kur ir izdevies piesaistīt finansējumu, kādu foršu projektu realizēt, bet man pašam personīgi tāds ļoti grūts periods, tieši Covid laiks, jo ne visiem cilvēkiem izdodas piedzīvot šādas lietas, jo iepriekšējā lielā epidēmija bija tā saucamā spāņu gripa pagājušā gadsimta sākumā, kur ļoti daudz cilvēki mira no šīs infekcijas, un arī šī Covid arī bija iesākumā valdīja ļoti liela neziņa, un tas bija ļoti izaicinošs laiks, bet tas, kas man spilgti ir palicis atmiņā, ka mēs tomēr spējām, neskatoties to, ka nebija skaidru vadlīniju, un tādos brīžos nav tik vienkārši tas viss jauns un nezināms, ka mēs tomēr spējām. Slimnīca turpināja darbu. Mēs nevienā brīdī neviens profils netika slēgts. Citās slimnīcās bija tā, ka visi mediķi no ierīnas, māsas no ierīnas tika slēgts nodaļas. Mums tā nebija, jo es atceros to laiku, tīpaši, ka bija pīķis, nemaldos 20. gada ziemā, kad es katru rītu braucu uz darbu un vienmēr pie sevis domāju, kādas problēmas būs atkal šodien jārisina. Es katru rītu es skatījos sarakstu, cik ir cilvēki no ierīnas ārā. Bija brīži, ka bija 60, 70 no personāla, bet mēs menedžējām, ieviesām dažādas risinājumus, un tomēr tas jau mūs tikai norūdīja. Es vienmēr esmu kolēģiem arī teicis, ka arī šādi laiki, kas ir slikti, bet viņi arī savā ziņā ir iespēja laiki, un mēs tajā laikā, godīgi sakot, arī daudz ko esam attīstījuši, jo bija pieejams finansējums Covid seku novēršanai. Mēs viņa prātu ieguldījām arī domājot ne tikai par tā brīža aktualitātēm, jo skaidrs bija, ka ātrāk vai vēlāk pandēmija tiks uzveikta. Tā citādi jau ir daudz tādu pozitīvu. Tāpat tās pirmais māsas izlaidums, mēs atjaunojam māsu apmācību Ventspilī. Es ļoti spilgti man atmiņā, ka mēs ar Hercogu Jēkabu braucām pa Ventu ar pirmo izlaidumu. Ja runājam par tādu tālāk nākotni, pavisam noteikti tās būs tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, kas būs ienācis mūsu dzīvē, jo to mēs redzam, cik ātri
lietas attīstās. Bet es domāju, ka runājot par nākotni, tad attīstīsies tieši arī balstoties uz tehnoloģiju pieejama šī preventīvā medicīna, ka daudz ātrāk būs iespējams diagnosticēt kādas saslimšanas, daudz agrīnāk. Ja mēs paskatāmies, kādreiz bija magnētiskās rezonanses iekārta, kas ļoti viņa var precīzi noteikt saslimšanas iemesls. Bija viena tikai Latvijā. Tagad viņi praktiski pa visu valsti, arī Ventspilī, tāpat viss šīs diagnostikas iekārtas. Un attīstoties tehnoloģijām, es domāju, ka tas virziens būs vairāk nevis tieši jau uz to smago pacientu ārstēšanu. Protams, ka tāda arī būs, jo tāpat tā sava traumas un tam līdzīgi, bet tieši būs tāds uzrāviens primārajā veselības aprūpē, jo ir dažādas tehnoloģijas, kā var attālināt, piemēram, regulāri pats mājās pārbaudīt kaut kāds mērījums, un tad viņi tiek nosūtīti uz kādu datacentru, un tur momentā kādas novirzes no normas ir iespējams konstatēt, un tādā veidā cilvēka veselība un dzīves kvalitāte uzlabosies. Droši vien, ka tie būs roboti. Attīstītajās Rietuma Eiropas valstīs jau tā tiek, ķirurģiskajās operācijās izmantot noteikti tādas tehnoloģijas. Es domāju, nebūs 50 gadi jāgaida, būs daudz ātrāk ienāks. Arī attālinātā medicīna visu, jo to jau tehnoloģijas to diezgan labi var jau, un es domāju, arī likumdošana mainīsies. Arvien vairāk ienāk šīs digitālās lietas mūsu dzīvē. Pirmkārt, es kolēģiem visiem gribu pateikt paldies, jo tas ir visu mūsu nopelns, kad mēs esam ar paceltu galvu sagaidījuši 100 gadu jubileju uz tādas pozitīvas nots, jo mums nevis kaut kas sašaurinās, samazinās, bet gluži otrādi mēs domājam par jaunām lietām un attīstamies. Un kolēģiem pirmkārt veselību grib novēlēt, lai mēs visi slimnīcu nākam tikai kā darbinieki, nevis kā pacienti. Un, protams, prieku, lai nāktu katrs uz darba prieku un būtu motivācija strādāt. Pacientiem tas, ko es varu novēlēt, izmantot mūsu sniegtās iespējas. Ja nu reiz ir tā, kad ir nepieciešama ārsta palīdzība, un, protams, arī novēl iespējas vairāk rūpēties par savu veselību, jo nenoliedzami ir tas rezultāts daudz labāks, kad cilvēki griežās pie ārsta pēc iespējas ātrāk, nevis tad, kad tiešām problēma ir samilzus. Tiešām tas ir tāds novēlējums mums visiem. Viss kaut kas ir svarīgi un, protams, gribās strādāt, naudu pelnīt un tā, bet ja nav veselības, tad tam visam pārējām nav nekāds nozīmes. Jārūpējās ir par savu veselību pirmām kārtām. Arī veselīgi jādzīvo.